Ikgadējā izstāde Gada tirgus Vidzemes uzņēmēju dienas 2013 pulcēja turpat 200 uzņēmēju un vairākus tūkstošus apmeklētāju. Vidzemnieki rada labu piemēru citiem, kā attīstīt uzņēmējdarbību situācijā, kad tirgus jau ir piesātināts ar precēm un pakalpojumiem. Labs paraugs citiem šajā ziņā ir uzņēmums Loretta Candles. Radās doma, ko Latvijā varētu ražot pirms kādiem 5 gadiem, un pat 2-3 gadiem tā ideja realizējās dzīvē, un tad mēs lēnām attīstījāmies, sākām tikai ar augu svecēm, tagad jau mums ir daudz vasaras produktu, lāpas un arī daudz dažādu ikdienas sveču un tā tālāk. Ja dabīgo sveču tirgu pārsvarā tiek piedāvāts sojas vasks, mēs vairāk izmantojam rapšu vasku, kas vairāk ir Eiropas produkts. Un otra svarīga lieta ir tas, ka katru augu mēs pielīmējam tomēr katru atsevišķu rotiņu, un tas arī vairāk mūs atšķir no pārējiem konkurentiem, kuri taisa sveces ar augiem. Rapšu vasks principā ir cietināta rapšu eļļa, kas ir dabīgs produkts salīdzinoši parafīnu svecēm. Viņa deg ilgāk, nepiesārņo gaisu un arī, tā neapēd tik daudz skābekli degotai svecē. Mēs šogad piedāvājam iekurināt grilu jau ar dabīgiem iekuriem, lai nav jāizmanto degšķidrumi, kuriem saglabājās tas aromāts. Tie iekuri ir pašu vākti un pēc tam izmērcēti rapšu vaskā, un līdz ar to viņš sanāk 100% dabīgs produkts. Cits uzņēmums ar nosaukumu Mežs un lauks piedāvā saviem klientiem lieliskas iekārtas, lai skaldītu malku. Sijā Mežs un lauks atrodas Valmierā, nodarbojās ar malku zāģu skaldītāju izplatīšanu, jo esam oficiālie Hakapilkas malku zāģu skaldītāji izplatītāji Latvijā. Mēs piedāvājam malku zāģu skaldītājus, sākot no mājas vajadzībām līdz pat profesionālai tehnikai, kuru izmanto rūpnīcas malkas ražotāji. Mūsu tehnika ir ražota Somijā. Skaldītājiem ir dažādas piedziņas, un arī, cenu ziņā klientiem ir pieejami dažādi modeļi ar dažādām piedziņām. Šīs ir traktoru piedziņas, kas ir, vislētākās. Pēc tam nāk kombinācija traktors ar elektrību, un pārvietojumie nāk jau benzīns, traktors un elektrība, plus vēl piekabītas bāze. Malkas skaldītāji sākās no 25 cm diametrā līdz pat 50 cm diametrā. Attiecīgi pagalis garums ir regulējams no 20 līdz 60 cm. Ja mēs esam oficiāli izplatītāji Latvijā, tad personīgi klientam iegādājoties malkas zāģu skaldītāju, veicam viņu uzstādīšanu, regulēšanu un servisa apkalpošanu, ja tas ir nepieciešams. Garantijas termiņš mūsu skaldītājiem ir 1 gads. Hakapilke atšķirās ar savu vienkāršību, ar tīru mehāniku. Mūsu uzņēmums piedāvā malkas skaldīšanas pakalpojumus, tirgojam vēl bobcat iekrāvējus, ar kuriem arī sniedzam klientiem pakalpojumus. Vēl mūsu piedāvājumā ir šāferi mini iekrāvēji un nokas meža piekabes ar hidromanipulatoriem. Plus piedāvājam vēl frontālo iekrāvēju dažādus uzkarus. Savukārt sabiedrības I un M servis piedāvājumā ir vides kopšanas tehnika, kas paredzēta gan profesionālām, gan amatieru vajadzībām. Nodarbojamies ar vides kopšanas tehniku. Tas nozīmē motorzāģi, zāles pļāvēji, trimeri, viss, kas nepieciešams vides sakopšanai, darbam, profesionāli, kā arī mājas vajadzībām. Štils un Vikings ražot Vācijā. Konkrēti štils ir Vācijā, Viking ir austriešu ražojums, kvalitatīva produkcija un varbūt Vikings ir salīdzinoši nesen ienācis Latvijas tirgū, bet štils jau ir pazīstams jau diezgan daudz gadus. Motorzāģi, krūmgrieži, tas pats zemes bori, speciālā tehnika, kas nozīmē spēka zāģi, kas būtu ceļu būvē tieši, mazgātāji, putekļu sūcēji, principā viss, kas nepieciešams jebkuram darbam, lai to varētu veikt kvalitatīvi. Uzsvaru to, ka štilu vai vikingu nekad neredzēsiet nevienā lielveikalā vai tādās vietās.
tikai pie oficiāliem dīleriem, kas nozīmē garantiju, garantijas servisu, apkopes, lai ar tādām lietām nebūtu problēmas. Garantija jebkurai tehnikai ir 2 gadi. Garantijas remonts var veikt pie jebkura štila vai vikinga dīlera. Nav obligāti jānopērk tehnika vienā veikalā, un turpatās arī jāved uz garantiju. Braucam uz Rīgu, nopērkam motorzāģi, varam veikt apkopes un garantijas remonts arī, piemēram, Valmierā. Varam izbraukt uz vietas vai atvest vai palīdzēt ar tādām lietām. Tas īpaši attiecās uz Mauriņu traktoriem. Zālienu traktori, pamatu pielietojums ir zālienu pļaušana, kā arī ir pieejams papildu aprīkojums kā sniega lāpstas, piekabītes un tādas lietas. Teiksim, mazās mājsaimniecībās viņš var kalpot arī kā traktors. Gribam, lai arvien vairāk redzam mājās un dārzos to štilu un vikingu tehniku un cenšamies nākt tiem cilvēkiem pretī, cik vien varam. Jo paši garantējam, ka tā tehnika ir tiešām kvalitatīva un problēma nebūs. Neskatoties uz to, ka varbūt tā cena ir mazliet augstāka nekā ir ierasts redzēt, teiksim, lielveikalos, bet tas atmaksājās ar laiku. Tātad aicinām uz mūsu veikaliņu, izskatīsim visus variantus, iespējas iegādāties, iespējams ir leasing iespējas, tīri individuāli pieeja katru klientu iespējām un vajadzībām. I&M servisa stendā bez vides kopšanas tehnikas mēs ieraudzījām arī vairākus ļoti sportiskus motociklus un vaicājām, kā labi tie šeit ir. Tas ir krosa motocikls Suzuki RMZ 450 kubikcentimetru jauda. Krosa motocikls standarta. Nodarbojamies ar motociklu remontu, apkopītēm un tādām lietām. Paši arī amatieru līmenī braucam un tas ir tīri hobija līmenī. Starp lielākajiem un nopietnākajiem izstādes dalībniekiem noteikti jāmin uzņēmums Latmet, kas piedāvā saviem klientiem visplašāko metāla izstrādājumu klāstu. Vispopulārākie mūsu produkti ir vārti, sētas, margas. Šobrīd mēs strādājam arī pie vidas priekšmetu līnijas izgatavošanas. Piemēram, šobrīd mums fonā ir redzami parka soliņi un atkritumu urnas, kas ir ļoti labi piemērots pašvaldību parkiem un citiem sabiedriskas nozīmes objektiem. Mēs pārsvarā strādājam, ka mēs izgatavojam visa veida nestandarta izstrādājumus. Līdz ar to mums tā produkcija nepārtraukti mainās un katru reizi tas produkts ir jauns. Tas jaunums priekš mums pašiem, priekš Latmeta ir tāds, ka ja mēs iepriekš visus pasūtījumus izgatavojām un projektām individuāli, tad šobrīd mēs strādājam pie tipveida produkcijas izgatavošanas, pie tipveida vārtiem, kas no individuāliem pasūtījumiem atšķirās ar labu cenu un pārdomātu tehnisko risinājumu, kas ir bieži vien klientam daudz pieņemamāk un izdevīgāk. Lai metāla izstrādājums kalpotu ilgi, mēs cenšamies visus metāla izstrādājumus pirms krāsošanas karsti cinkot un pēc tam krāsot ar šķidro krāsu vai pulveru krāsu. Cinkotiem metāla izstrādājumiem garantija pret rūsu ir 10 gadi un vairāk. Ja nepieciešams, projektējam šos metāla izstrādājumus, veicam montāžu, piegādi, lai klients saņemtu sev vēlamo preci vēlamajā vietā jau gatavu, pilnībā gatavu lietošanai. Mēs šobrīd esam izstrādājuši tipveidu produktus, kurus labprāt mēs piedāvātu internetu veikaliem un veikalu tīkliem tālākai pārdošanai. Kā izrādās, ievērojama pievienoto vērtību var piešķirt arī tik prozaiskai lietai, kāda ir malka, ja to dara ar prātu. Mūsu uzņēmums sauc Malka 24 un nodarbojas ar kamīnmalkas ražošanu, kuru mēs tirgojam gan vietējā tirgū, gan lielu vairumu mēs arī eksportējam. Mums pārsvarā ir augsnes un bērs, pasēta gan maisos, 22 litru, 40 litru maisos un kubīgās kastēs, 2 kubīgās kastēs. Ražot mums ir Valkas rajonā, Ērģimas pagastā, bet tirgojam mēs Valkas rajons, Valmieras rajons un Rīga un apkārt Rīgai Garkalne, Garciems, Jūrmala, Vangaži, Ādaži. Principā apkārt kaut kādi 30 km Rīgai mēs varam piegādāt malku. Ja mēs tirgojam svaigu malku, tad mēs izpildam klientu vēlmes no 10 cm pagalītes priekš plītīm līdz pat lieliem katliem 70 cm pagalēm. Mūsu mājaslapā ir iespējams arī online pasūtīt malku,
Tur pāris klikšķi un malka pie jums ir vēlamajā adresē.